Vilni, čau! Čau. Pastāsti lūdzu par ģeotekstilu. Kas tas ir, kur to izmanto un kā tas atšķirās no citām alternatīvām? Ģeotekstils mums ir šeit pieejami vairāki veidi. Ir īsi, ir šaurāki, ir arī platāki. Ja. Ir viņiem dažāds blīvums, un ģeotekstili izmanto zem bruģa, var izmantot zem zālāja, var izmantot. Tad izmanto viņu grunts nodalīšanai, šķembas no smiltīm, šķembas no augsnes, smilts no augsnes nodalīšanai. Viņš ļoti labi filtrē ūdeni, ūdens tur nekad neuzkrāsies. Viņu var izmantot arī dārzkopībā, teiksim, zemeņa audzēšanā, viņu klāj pa virsu, un tad viņš caur viņu nenāk ārā nezāles. Ģeotekstili izmanto zem autoceļiem, zem iebrauktuvēm. Kurmis var izgrausies cauri viņiem? Kurmis, nav man tādas informācijas, vai viņš var vai nevar, bet, teiksim, zem augsnes virskārtas paklājot ģeotekstilu un iesējot zālīti, tur nevienam vēl pagaidām nav tā kā cilāts uz augšu. Bet pretkurmi, jau vajadzīgs mums arī pretkurmi siets, ko palikt zem ģeotekstila apakšā, jā, un tad viņš noteikti neizgrauzīsies cauri. Cenas? Viņiem? Cenas ir, viņa apmēram ap eiro kvadrātmetrā maksā, jo tas atkarīgs no ģeotekstila blīvuma. Smagākām augsnēm izmanto blīvāku ģeotekstilu, ja, zem šķembām, teiksim, vieglākajiem, un virskārtām tad izmanto plānāku ģeotekstilu. Viņš parasti melns, pelēks, balts, tur dažādās krāsās pieejams ir.